Pagaidām netiek apsvērta doma evakuēt Latvijas diplomātus no Japānas, kur pēc postošās zemestrīces un tsunami radušās nopietnas problēmas atomelektrostacijā. Ārlietu ministrs Ģirds Valdis Kristovskis skaidro, kādā gadījumā diplomāti varētu tikt pārvietoti. Tad noteikti situācija jābūt tādai, kad pieaug kodola reaktoru izmešu kaitīgums Japānā un tiek pārsniegta kritiskā robeža tādā gadījumā. Kristovskis uzskata, situācija Japānā stabilizējas un vēstniecības darbiniekiem ir jāsniedz palīdzība tiem Latvijas valsts piederīgajiem, kas uzturas šajā valstī. Ārlietu ministrija un tās konsulārais dienests un vēstniecība Japānā savu iespēju robežās ir sniegus visu informatīvo un citu veidu palīdzību, kādu mūsu pilsoņiem ir varējusi sniegt. Latvijas vēstniecība Japānā, lai sagatavotos dažādiem notikumu pavērsieniem, ir saņēmusi no Latvijas kālija joda tabletes, kuras nepieciešamības gadījumā nekavējoties sāks dalīt visiem Latvijas valsts piederīgajiem.